Sveiki! Ar jums Igors Šeligovs, un mēs esam brīnišķīgajā veselības un fitness centrā Sunfit. Šodien es gribu pastāstīt jums par metodi, kādā ik viens, vienalga, kur atrodoties, var samazināt vai pilnīgi tikt vaļā no sāpēm, kuras ir radītas muskuļu savilkumu rezultātā. Par kādām sāpēm var iet runa? Tās var būt sāpes ceļos, ceļu krakšķēšana, ceļu sāpes, kad jūs kāpjat augšā pa kāpnēm, taisat pietupienus, izkupienus, tās var būt muguras lejasdaļas sāpes, tās var būt alkoņu sāpes, plecu sāpes, spranda sāpes ļoti populāras, kuras pat kļūst par galvas sāpēm pakauša aizmugurē. Tādas sāpes var būt liels demotivators jūsu ikdienas treniņiem, kā arī milzīgs sloks jūsu ikdienas mundrumam un vispār gara stāvoklim. Tāpēc ir svarīgi iemācīties pašam novērst tādas sāpes. Tam mums būs vajadzīgas lakrosa bumbiņas no sporta veida lakros, vai arī var izvēlēties tenisa bumbiņas, viscietākās ir vislabāk, kā arī masāžas rullītes vai pat 2-litrīga ūdens pudele varētu strādāt masāžas rullīšu vietā, ja jūs esat mājās. Un šodien es gribētu sākt ar ceļu sāpju noņemšanu. Man vajadzīgi palīgs, šodien palīdzēs man. Sveiki, man sauc Dana. Lūdzu, laidies lejā. Rullīti liekam mēs perpendikulāri kājai. Laidies ar šo vietu ar kājas, muskuļu vidusdaļu. Jā. Uzgulies ar maksimāli lielu svaru un atbrīvo kājas muskuļus. Kad mēs esam atgulušies uz rullīša, atraduši sāpīgo vietu, mēs uz tās guļam 1 līdz 2 minūtes, kamēr muskulis un sāpes atlaidīs. Ja ir ļoti savilkti muskuļi, tad varētu arī pirmo 2-3 minūšu laikā neatlaist. Kaut arī sāpes ir palikušas, jums ir jānomaina tā vieta, lai nepārmosītu muskuli. Varbūt nedaudz parullēties un nākamajā dienā atkal mēģināt no jauna. Lai pilnīgi atlaistu muskuļi atkarībā no savilkuma stipruma, tas var aizņemt no 1 nedēļas līdz pāris mēnešiem. Pamēģiniet tagad nedaudz sāniskāk, ja? Jā. Pilnīgi ar sānu nevajag gulties, jo te jau ir saite, bet te pa diagonāli. Šie muskuļi arī ļoti bieži cilvēkiem ir ļoti savilkti un sāpīgi, un viņi izraisa ceļu sāpes no sāna. Ja? Tātad ļoti bieži ir tā, ka ja celis sāp vairāk tā kā no sāna, tad ir sāniskais muskulis savilkts. Ja no otra sāna, tad ir otrs iekšējais sāniskais muskulis savilkts. Bet ja iet tā kā no augšas un cauri ceļa vidusdaļai, tad ir savilkts taisnais muskulis. Masējam mēs muskuļus, tāpēc pilnīgi pie ceļa mēs neejam klāt, kaut kādu 10 cm attālumā no ceļa mēs apstājamies. Un līdzīgi ar gūžu, ja mēs neejam pilnīgi klāt, bet arī kādu 10 cm attālumā no kaula apstājamies, lai mēs neietu virsū saitēm, bet masētu tieši muskuli. Okay? Un tagad nedaudz parullējies, varbūt samazina nedaudz spiedienu, pieliekot otru roku pie zemes. Ja, un parullējies. Dažiem cilvēkiem šis var būt sāpīgāks, un dažiem tas iekšējais varētu būt sāpīgāks. Tomēr mūsdienu dzīves rezultātā ārējie muskuļi ir viena no tiem, kas sāp visbiežāk lielākā daļa cilvēku. Un sāpes pilnībā noņemot, var novērst arī visas krakšķēšanas un vispārējo sāpīgo vai nepatīkamo sajūtu kopumu, kas ir celī, ja tāds ir uz doto brīdi. Tātad šis bija viens no veidiem, kā var masēt kāju muskulatūru, lai mazinātu vai noņemt ceļu sāpes. Šodien tas ir viss. Ja jums interesē kādas konkrētās muskuļu daļas, kuras jūs gribētu redzēt video, rakstiet komentāros un tiekamies nākamajā video, kad es pastāstīšu par citu muskuļu masāžu.